Divi jēdzieni, ko ir obligāti jāatšķir – augs gaismīlis vai augs saulmīlis. Viens mīl sauli, otrs mīl gaismu. Un ja tu šos abus jēdzienus nespējas atšķirt, var sanākt tā, ka tavas dobes un dārs mocīsies. Par visu pēc kārtas. Jo sevišķi tagad, kad mūsu dārzos ienāk ar vien daudz jauni egzotiski augi, izrādās, ka tie daudzkārt ir nevis saulmīļi, bet gaismīļi. Kas ir saulmīlis? Saulmīlis ir tāds augs, kuram dienā vajag vismaz 6 stundas, bet labāk 8 stundas tiešas gaismas saules. Viņam vajag karstumu, viņam vajag siltumu un atklātu saules gaismu. Un tie parasti ir tie pavisam dienvidnieciskie augi. Persiki, nektarīni, pat īsnībā mūsu ābelītes. Tās ir rozes, tās ir lavandas, baziliks, vīnogas un tomāti. Bet gaismīlis ir tas, kuram ir vajadzīga gaisma, bet ne obligāti tieši saules stari. Šī gradācija ir ļoti liela šajos gaismīļos, bet pati galvenā kopīgā īpašība gan rododendram, gan platlapu hortenzijai, gan japānas kļavai, gan magnolijai ir tā, ka ilgstoši uzturēties karstā saulē tās nedrīkst. Un ja tu iestādi viņu saulītē pusdienas saulē, protams, ir dažādas atšķirības arī pēc šķirnēm, bet savā būtībā, ja tu ieliksi pusdienas saulē, agri vai vēlu, augs parādīs pirmās pazīmes. Sāks apdegt lapu maliņas, sāks čokuroties un vīt hortenziju lapas, un rododendrs slikti metīs ziedus, un uz pavasara būs brūnās lapu malas. Kā es teicu, šie gaismīļi, tie, kuriem nav vajadzīga saule, bet viņiem vajadzīgi ir daudz gaismas, jā, arī rododendram. Šie augi ir ļoti dažādi pēc savas gradācijas. Pie šiem gaismīļiem patiesībā pieder pat peonija, jo ir šķirnes, kuras ieliekot košā saulē, pusdienas saulē, tām apdegs maliņas. Ja mēs ievietosim saulmīli pārāk ēnainā vietā, persiks, protams, nenesīs tev augļus, vai būs ļoti vāji attīstīts, lavanda stīdzēs un roze arī stīdzēs un tā vāji mocīsies. Bet savukārt, ja tu šo te mūsu gaismīli ievietos pārāk lielā saulē, tad visdrīzāk tas arī apdegs un sāk žūt. Konkrēti par katru šo slavenāko grupu no gaismīļiem. Vislielākā mana personīgā sāpe šobrīd ir 2 grupas, kuras stāda ļoti neatbilstošā vietā. Tās ir magnolijas un japānas kļavas. Japānas kļavas mums tik ļoti viņas patīk. Un viņas tiek liktas tīrā saulītē, un pēc dažām nedēļām tiek sūtīts bildīts, ka tiek te kaut kas brūns, te kādi pleķīši, un tās lapu maliņas ir neglītas. Jā, jo viņas saulītē nedrīkst. Ja mēs tagad apskatām tieši Japānas kļavas, tad tās ļoti labi jutīsies rīta saulē, bet pēcpusdienas sauli vajadzētu mazināt. Vai nu mēs uztaisam tikai rīta sauli vai retinātu dienas sauli kaut kur zem koka. Tas pats attiec arī uz magnoliju. Protams, abos šajās grupās mēs atradīsim šķirnes, kuras varētu likt lielākā saulītē, un citas būtu jāliek mazākā saulītē. Par Japānas kļavām, jeb acerpalmatumu, tad sarkanās kļavas ar mazliet lielāku lapu mēs varam likt lielākā saulītē, jo sevišķi tās ir tādas šķirnītes kā atrapurpureum, tropenvorks un bladguds. Bet tiklīdz šai sarkanajai šķirnītei ir smalka lapa, patiesībā jebkura smalkā lapa sarkanā, viņu būtu jāstāda rīta saulītē, lai nezaudētu krāsu, vai vakara saulītē, vislabāk rīta, bet pēcpusdienas saulīte gan nebūs viņai piemērota. Ja tu ieliksi viņu pārāk ēnainā vietā, tad gan šī šķirnīte būs zaļa. Tāpēc vienīgā vieta patiesībā ir rīta saule. Savukārt, ja tu izvēlēsies dzeltenās šķirnītes vai zaļās šķirnītes, tad arī tā būs rīta saule vai pusēna dienas laikā. Vienīgā šķirnīte no šīm smalkajām, kura mazliet labāk jūtās saulītē, tā ir emeralda lejs. Bet arī ar to mums būtu jāpaeksperimentē, vai tiešām arī mūsu apstākļos tā jutīsies labi mūsu pēcpusdienas saulītē. Man ir aizdoms,
ka nē, bet varbūt es atkal pārāk esmu piesardzīga. Savukārt magnolijas, kā es esmu citos video jums stāstījusi, tieši tāpat kā Japānas kļava, ir meža augs. Un tiešā vasaras karstā saule pēcpusdienas apdedzinās malas. Atkal, protams, ir izņēmumi. Ir tās šķirnes, kurām ir mazas lapiņas, un viņas ir mazliet pielāgotākas saules stariem. Tās ir šīs te kobus un varbūt arī Sūzana, kura varētu justies labi arī šai karstumā. Karstumā vēl viens mīnus. Redziet, šī te lielā lapa, kuras atkal stāstu. Tiklīdz lielā lapa ir lielā karstumā, un lielā karstumā ir vējš, arī šis vējš izsusina lapas. Lapu malas kļūst brūnas. Tāpēc negribi bēdas, tāpēc manis pieminētos gaismīļus stādi rīta saulē, pat var vakara saulē, bet izvairies no pēcpusdienas saules. Ja, un tas pats attieksies arī uz platlapu hortenziju. Mūsu platlapu hortenzijas brīnišķīgi mēs ļoti gribam kafejnīcās pie dienvidu sienām sastādīt podos, bet vasaras vidū, kad ir 27 grādi, mēs jūtam, ka tā lapa paliekam vien mīksta un nošļūk uz zemi, tāpēc, ka viņa arī ir gaismīle un nevis saulmīle. Un izrādās arī mūsu rododendrs, tas taču izrādās nav nekāds ēnmīlis, bet ir gaismīlis. Tātad gaismu vajag, karstu sauli ne, un šī retinātā gaisma, kas ir zem mūsu priedēm, jūrmalā, tāpēc ir vispiemērotākā vieta. Protams, rododendrs jutīsies arī ēnainākā vietā labi. To jau mēs esam tā kā pieraduši. Bet vēlreiz atkārtoju šīs divas grupas, magnolija un Japānas kļava, vēl joprojām tiek aplami stādīta pašā karstākajā vietā, tādā, kādu parasti stāda saulmīļus. Tāds kā persiks, aprikozes, rosas un tā tālāk. No kurienes tā varētu rasties šī tāda nezināšana? Visdrīzāk tamdēļ, ka šie divi augi, šie divi grupas ir pavisam nesenas mūsu Latvijā. Līdz šim mums bija tikai šķirnes, magnolija plus mīnus ar tādām mazākām lapiņām, kas tā neuzvedās slikti saulītē. Un tagad ar kļavu ienākšanu mūsu dārzos mēs vairāk un vairāk sākam atšķirt šos divus jēdzienus. Tāpēc atceries, ka būtu labi saprast, tad, kad uz zīmītes uzrakstīts saulīte vai pussaulīte, tas nenozīmē, ka, ja ir saulīte, tad viņi var likt košā saulē uz dienvidu sienas. Un visdrīzāk uz Japānas kļavas lapiņas būs rādīta saulīte. Un tagad tu zini, ka tā saulīte ir cita saulīte nekā persika saulīte. Tādai mazai atkāpei gan Japānas kļava, gan magnolija, viņa ir ģenētiski pielāgojusies izdzīt savas lapiņas tad, kad pārējā zaļā daba jau ir izveidojis lielas lapas. Magnolija lapas dzen pēc ziedēšanas, tad, kad viss jau ir zaļš. Tātad viņa savas lapas dabiski veido mežā, kad jau viss ir zaļš, viņa tikai tad zem kokiem izlaiž savu lapu, lai viņi neapdegtu. Un tieši tas pats ir arī ar šīm te acerpalmatum, jeb šīm te smalku lapu kļavām. Viņas savus lapiņus izvēlas plaucināt tad, kad jau viss ir zaļš, un tad tikai viņas iznāk, lai neapdegtu. Tāpēc neapdedzini tās savā dārzā.